Čau visiem! Mums ir jauna epizode par manu BMW E46. Ja es neesmu redzējuši pirmo epizodi, kurā mēs cīnījāmies ar avārijas sekām, un otro epizodi, kurā mēs cīnījāmies ar lielāko latviešu problēmu - rūsu, tad šodien trešā epizode, tā nav pēdējā epizode, bet tā ir tuvāk finālam. Mēs šodien mēģināsim jau izdarīt pēdējās lietiņas, lai mēs varam aizbraukt un beidzot dabūt to apskatu. Tiekās ielās! Tagad jau izpūt kontakts, iesmērēja stiprinājumu vietas un jāķerās klāt vakšanai. Mēs esam jaunā dienā, attiecīgi jau kombinzonā, krāsotāju kombinzonā, un mēs tulīt krāsosim kapotu, spārnu, bagažnieku. Jauns bagažnieks, nogruntēts, jau noslīpēts, pastieties. Включи свет! Neļauj man YouTuber karjeru taisīt. Bez rūsiņas, visi čotka. Tā, kungs, profesionāls krāsotāji, ko jūs šeit darat šobrīd? Пылинки убираем, мусор, какой попал. Sanāk, ka tiek pieslīpēti, novākti kaut kādi minimālie gruzīši, kas tika uz virsmas, kamēr mēs taisījām mitrās grunts uznešanu. Ja? Не митрос, слабшу грунт. Slapšu grunts. Делаем покраску без промежуточного шлифования. Šobrīd vēl netiek krāsot krāsa, tā ir tikai grunts. Grunts ir vajadzīgi, lai krāsa varētu pielikt pie virsmas. Подготавливают основу и делают соединение между грунтом катафорезным и краской. Mēs esam sasmidzinājuši antikoroziju šeit visur. Un arī tajās vietās, kur mēs mainījām spārnu. Labi, šeit var slikt redzēt. Šeit priekšējā spārna arī antikorozija sapūs šķirbiņās visādās slieksnī. Abās pusēs aizmēros spārnos visur. Mēs esam 46. projekta, es teiktu, kad ir vidus, tuvāk jau beigām iet. Kopumā morālais stāvoklis ir bēdīgs, jau ir tāda maziņš depresīvs sajūta. Karoči, kaut vakar pusdienu nočakarējos, es slēdzu šito. Es nevarēju, domāju jau, ka pogi nestrādā, kas ar šeit bija no šīs puses. Karoči, vēl viens vats, kur es nepieslēdzu. Vienkārši es nezinu, kā es viņu nepamanīju, jo viņš te nebija izvilkts. Un tad vienkārši pusdienu nočakarējos, un tad šodien sapratu, ka esmu bišķīt aigars. Man nekas nav pret aigariem, ja kas. Tagad jau viss ir salikts, liek jau lukturs kopā. Un kopumā viss jāvāc kopā, kas vēl palicis aizmugurēs bumpers vēl mums būs jānokrāso un sliekšņi. Prieks redzēt, ka kaut kas virzās uz priekšu. Mēs jau esam tagad tādi šitā skatāmies uz to 46. širā. Ja viņš ir nokrāsots, kur visa pretrūs sapūsts riktīgi, čota kārtīgi. Ja skatās, pēc nezinu, kad šitas video iznāks, bet ja tu skaties šito video un tu gribi nopirkt šito 46. no manis, tad uzrakst man. Es nezinu, es viņu uzreiz gan jau, ka netirgošu. Bet es viņu pabraušu kādu laiku, un pēc tam es viņu varu notirgot. Tā kā visām mašīnām, kad apnīk, tad pārdod.
Mersela projām tirkojās. Šodien braukšanas apskati. Manējā kolēģi, viņi teica to, ka ja kādreiz notiek filmēšana, tad man jāpabrīdina, lai viņi uzkrāsojās. Tā kā tūplānā nefilmēs. Tā kā viņi ir mazas blondīnīti, viņi brauks iziet Mersim apskati, jo tur ir krimināla luktur. Un vēl visādas lietas, un ja kaut kas būs, tad Nikola, kā tu teiksi? Bet es tādu nopirku. Jā, kur mēs jau esam sapirnējušies. Bet tur jau tā bija. Kopumā skrūvējās, detaļas ilgi meklējās, nofilmē, kā es tas viss izlītas. Ja kas tad ar citām mašīnām tā neviens nestrādā, tā es tikai savējo strādāju. Tas tā kā šrotē. Jā. Ego emblēmas rados pat 250, te kaut kādu moldingu vēl pa piečuku. Tev jau derēs, ne? Jā. Numuri izsola arī. No, Numuru neizsola. Tāpēc, ka Kristiāna Bradovs, tāpēc nevar. Tāpēc nevar izsolīt numuru. Man jau tā Nikola teica to, ka man atnāks un šitās lampiņas ķipa atskrūvēs. Tās laikam esot baigās relikvijas uz 46. Nē, man vienkārši izkrīt. Nu? Stīgā izstās, ne? Atceries, kāds bija? Tev vajadzētu vēl spoilerīt tev. Nevajag tur spoilerīt. Vajag. Un tad vajadzēja arī empaku pirkt. Pagriez, atslēgas, pamēģini, es gribu redzēt, ka esmu strādājis. Nu, uzspied kādu bremzu vai kaut ko. Pagrieziena deg. Nē. Labs. Es taču neesmu pieslēdz. Es pat pasties, re, kur ir. Kaut kur te jābūt. Viņš stāv aizšu, kur ir bļēķi. Re, kur stāv mans lampiņas. Viena. Otra. Izslēdz pagriezienu robu. Mums neizdevās, diemžēl, kaut kādu mistisku apstākļu pēc mums neizdevās pārbaudīt gaismu. Tā un mīļie skatītāji, ātri pamēģināšu nofilmēt. Re, kur ir sapūsts. Pretkorozijas šķidrumi viss kaut kādi. ML sastāv, lai nerūsē. Es jau pirms tam rādīju, ka mēs bijām sapūtuši visu kaut ko pretrūs. Un tagad sapūtām vēl. Jo tas tomēr ir 46. It kā mēs pārmetinājām to arkvanē, bet tā kā, tas ir 46. un jūs redzējāt paši, kā viņš pirms tam izstījās, un vienkārši mēs tagad mēģinām maksimāli visu sapūst tā, lai pēc tam nerodās problēmas ar rūsu atkal. Ar laiku, ja tā mašīna brauks pa Latviju, protams, ka būs tā rūsa. Vienkārši, lai neizmetās vismaz tuvākajos 2 gados. Tā tika uzlikts riepas un viss paspārni, un, ja godīgi, tad aizmugur ir gandrīz gatavi pilnībā. Vajag tur vēl numuru uzlikt, BMW zīmīt un tādā garā, bet kopumā aizmuguri gatavu. Prieks redzēt, kad nopulēts spīdīgs lukturs. Es pa saviem spīdīgiem lukturiem, kā vienmēr, nopulē izstās čisti, kad tikko pārkrāsot, viņi pirms tam bija pilnībā matēti. Un prieks izskatīties uz arku, kurā nav caurums. Tagad tiek izliekts kantītes. Visas, ko jāpiespiež bišķīt, un mēs varam redzēt, ka perfekno. Uztaisīt šitas spārns jau ir izlikts kā vajag, šeit arī, kur apstāmies visur vienādu līniju. Tagad vajag vēl šito spārni izlikt. Tūlīt es pievilkšu skrūvus kapotā. Mums ir tagad ziema. Servis it kā sildās, bet ir pavērs. Teiksim tā. Zini kā, ja ritīgi kustās un kaut ko dara, tad ir normāli. Bet tik līdz tu tāds bišķīt mierīgāks, tas ir tāds... Es jau esmu diezgan norūdījies, tā kā bija pirmie augstumi, iesns, kleps un tādā garā. Tagad jau es tāds kārtīgs buks esmu. Var iet jūrā, peldēties ziemā. Viņš to nav augstus tāds, es servisā strādāju. Tagad pacelsim mašīnu bišķi augstāk, lai tur tā apakšā var skrūvīts viss pievilkt. Tagad skatīsimies, vai viss
notiek, kā tam jānotiek. Opā, nāk. Opā. Te vajag bišķi ieļot. Vajag ieļot nedaudz slēdzeni, jo slēdzeni galīgi nav bijusi ieļot. Ir drīzāk kāds 20 gadus minimums. Principā, kopš mašīna tika nopirkt, tad izstāst, ka galīgi nekas nav bijis pat uzspļauts. Pat neviens nevarēja bišķi uzspļaut uz šito padarīšanu. Vajadzēs pēc tam sapūst kaut kādu šņagu, lai tur viss kustās vismaz. Te ir tāds Ruslans, ka es vairs pat nezinu, ko iesākt. O! Tā kā pa sviestu. Perfekt. Jāpči, es tā saprotu, ka te būs vēl jāpievelk tās skrūvītes. Kā es to saprotu, kā jāpievelk skrūvītes? Te tā kapots tālākā daļā ir normāli, te tā, kur ir tās atspērītes, te nav normāli. Kas skaitās normāli? Normāli skaitās, kad viss šeit, šajā kapota daļā, viss ir vienā līmenī. Mūsu gadījumā nav viss vienā līmenī. Tas jāpievēl, kas tā tas kaut? Tā, čau, draugi! Sen neesam tikušies ar kameru. Man liekas, ka no 48 kaut kāds 3 nedēļas neesmu neko filmējis. Karoči, mums ir palicis tikai priekšējais lukturs un bumpers. Jā, tēt? Тебе только бампер остался. Karoči, lukturs un bumpers ir palicis. Bumpers mums ir jauns, jau nogruntēts. Es tagad uzdzīšu matiņu nedaudz bumperim. Pēc tam es pats krāsošu bumperi. Nevis sens, bet es pats krāsošu bumperi. Ну ты посмотрим разницу. Nu, kas ir bumpers uz 46, ne? Tagad ātri saslīpēs, tad ies krāsot. Šodien piekdien, tā kā esmu tādā jautrā garstāvoklī. Tā skatītāji, esmu uzvilcis krāsotāju kostīmu. Esmu uztaisījis savam 48 jau krāsu. Un tūlītās iesim pamēģināt nokrāsot. Man būs kamerā līdz mentors. Šī nebūs pirmā reize, kad es krāsoju, bet pēdējo reizi es krāsoju kaut pusotru gadu atpakaļ, un es to nedaru bieži, un es neesmu profesionāls, bet kad es jau mācīšos, ja ne uz savu 46. bumperu. Nu, skatītājs, iztos bišķi pēc profīļa. Vai ne? Profesionālais gaisa būtu kompletīgi. Nu, kaut kā tā, es godīgi saku, es nezinu, vai man sanāca. It kā sanāca normāli, it kā sanāca diezgan smuku un nekur nekas nenotecēja. Esmu diezgan priecīgs. Gan jau, kad viņi tūlīt atnāks un izbrāķēs man darbu. Bet man liekas, ka sanāca tīri labi. Tā, karoči, es nokrāsoju savu mūžā pirmo bumperu. Es atceros, ka es vēl biju spārni krāsojis un vēl visāds tāds sīkums. Spārnis tad citi bija daudz vieglāk nokrāsot, jo tā bija vienkārši tāda plakana detaļa. Nokrāsoju savu pirmo mūžā bumperu. Ap divu mūsējie krāsotāji pateica, ka normāli. Ja viņi saka normāli, tas nozīmē labi, jo viņi nekad nepateiks, ka ir labi. Ja godīgi, es pats esmu ļoti apmierināts ar to, kā es izdarīju savu darbu. Man tur pateica plus minus, kā jums jādara, bet es jau saprotu, kā jāizskatās virsmā, un ja godīgi, es to laku diezgan normāli uzbūtu. Tur tikai kaut kādās šitādās vietās tur var redzēt, ka bišķi pietrūks. Tās ar pieredzi, ka jau no pirmajā reizē nevar gribēt visu, tāpēc man liekas, ka ir diezgan normāli. Bija ļoti interesanti un forši, ja godīgi, bet krāsot nav viegli. Es teiktu to, ka es pirms pulēju mašīnas, man diezgan ļoti palīdzēja krāsot, jo es saprotu virsmu. Es saprotu, kad bumpers iet gan šeit, gan apakšā, gan kantīts. Tagad tās ir viss tāds mazs nianses, kas tev nāk ar laiku.
pateicoties tam, ka es ikdienā visu laiku aiztieku šitā tipa detaļas, tad es apmēram, man tas iedod savus priekšrocības, kad es daru kaut ko jaunu, nu, krāsoju. Ja mēs pieņemsim runājam par šitajām divām detaļām, nu, viņas vispār ir perfekti nokrāsotas. Viņas ir reāli nokrāsotas perfekti un nav ko sūdzēties čotki. Нормально покрасил? С пивом потянет. Ну скажи, что нормально покрасил. Хорошо. Ну реально, что нормально. Я реально смотрю на лак, нормально. Ejam pie otrā. Серега нормально покрасил? Нормально, сойдет. Для первого раза пойдет. Man mīļie skatītāji, mēs sākam finish lane jau uz 46. diezgan ātri iet. Tagad mēs domāsim, kā savākt bumperu kopā. Lukturs otrais man jau ir. Jāuzliek bumpers, lukturs, pagriezieni un principā bildi jau ir gatava. Tur vēl apskati jāiziet. Es vēl nereiz neesmu braucis ar šito mašīnu. Tāpēc es jums nevaru īsti paskaidrot, tā kā es jums nevaru pateikt, kādā stāvoklī viņi ir tehniski. Man teica, ka pirms negadījuma viss kārtībā ķipa bija. Bet, ziniet, visiem cilvēkiem ir ļoti dažādi tie viss kārtībā. Kādam viss kārtībā, kur es pastos un man ir tāds, bļet, dirsā. Karoči, jūs sapratāt. Tā kā viss sanāk man ieskrūvēt, tas nozīmē, ka mēs esam labi viss iztaisnojuši. Nu, čau! Tad mēs te šodien taisam mašīnu, jā, drīz būs gatava. Mēs taisam. Stīgā, viss. Nu, no salona. Vai taisa ātrāk? Labrīt, cilvēki! Esam tikuši līdz 46. salonam. Ar šitām detaļām ir atsevišķs čakars, bet ar šitajām pelēkajām visi vienkārši paņemiet 500 un sākat slīpēt. Te visi vienkārši šitās visdrīzāk nāksies vienkārši pirkt jaunas. Šīs 4 detaļas mums ir gatavs. Saslīpējam ar 500 un ar pelēko skoču. Visi čotki, bet viņi nebija ar defektiem, viņi jau bija līdzi ar taisu. Tagad vēl šie. Tā mums plasmasiņš bija saskrāpēts, ar defektiem nesmuks. Tagad mēs uzklājām ķīmiju uz mūsu detaļu. Tas viņai palīdz izēsties un tas materiāls kļūst vēl tā kā maigāks un attiecīgi viņi ir vieglāk noslīpēt. Tā, labrīt, man mīļie skatītāji. Jauna diena, mums bija lieldienas. Es cosplayoju olu, tāpēc man nav mati. Es redzēju, ka jums visiem ļoti patīk 46. video. Esmu ļoti priecīgs, ka tur ir daudz laika, daudz komentāru. Ir arī divāni eksperti. Bet nerunājot par to, forši, kad jūs abonējat kanālu, jo no 46. video mēs beidzot sasniedzam tos 5000. 46. Mums trūkst viņam dažas lietas. Mums trūkst miglas lukturs, mums trūkst reste un trūkst vēl viena reste. Nē, par ko? Kur? Šitā reste, vecīt. Viņi netrūkst, viņi ir te tā. Re, kur ir miglas luktur 2, re, kur ir jau svaigi krāsot rest. Un re, kur ir šitās restītes. Ar šito pasākumu šarauts Taņai, kas man pārdeva visu šito. Bet vajag nopulēt miglas lukturs, saslīpēt šitos plasmas un nokrāsot viņus, jo viņi sarkan. Nezinu, kāpēc viņi sarkan, bet viņi ir. Es savācu jau salonu, es nevarēju nofilmēt, man te nofilmēja Oģiku. Salonu mēs nenofilmējām, jo visu laiku jāpulē mašīnas, es to visu izdarīju pātro. Varbūt parādām, kā izstās salons. Ja kas salons vēl nav detailots, salons ir dirty. Mums ir stūre, stūre vēl ir netīra, tā kā tas atmazgāsies, nesatraucieties. Nokrāsojam šos plasmas, nokrāsojam vēl šitos plasmas visur.
visu šito paneli priekšā nokrāsojām, šito visu padarīšanu mēs nokrāsojām. Tas bija video. To, kas nav nofilmēts vēl. Es nopirku šifteri, šitādu kruto. Ir uzlikt jaunu ādu pie šifteri, šitā apakšiņa ādai uzlikt jaunu un vēl ir uzlikt jaunu ādu pie ručņika un arī karbons ir uzlikt uz ručņika. Tad, kad salons jau būs izdītēlots, tad es jau jums visiem smuku nofilmēšu. Es tagad parādīšu, ko es pastāstīju, bet tas salons vienkārši bišķi pēc misienas izstāst, tāpēc kauns filmēt, ka viņš tur viss putekļojas. Tad jāieliek krest, jāsapulē šitie un ejam slīpēt plasmasu. Tā kopumā šiem plasmasiem mēs neko dikt nedarīsim. Es viņus vienkārši uzdzīšu matu. Tad, kad mats būs uzdzīts, tuvākajās dienās es ceru, ka krāsotāji nokrāsos. It kā jau varētu vienkārši nopūsta flakoniņu, bet vajag pa smuko. Šobrīd mēs mēģinam atdzīvināt miglflukturs. Paralēli tikko ielīmējās resta. Darbojamies ātri. Rīt jau ir klientu mašīna. Šodien ātri viss jāsaliek, kamēr tam ir laiks. Tie miglflukturi vienīgais baigi nepulējās. Un tā bišķīt saguruši. Es esmu krietni netīrāks, nogurušāks, bet es to izdarīju. Tajā pusē es jau paspārni pieskrūvēju. Šajā pusē vienkārši dažs skrūvs jāskrūvē, tas ir sīkums, bet kā es nočkarējos. Te ir apakšā tas paspārns, viņš vēl tur turpinās un man tas pacēlās šajāds, kamēr es kaut kādus kokus atradu, kurus palikt apakšā, lai tur var ielīst. Vēl tur skrūvu kaut trūku, kamēr es to aizbraucu, dabūju, kraši tās bija nereāls čakars un tas bija ilgāk daudz nekā es biju plānojis. Tūlīt es ieskrūvēšu paspārni, vēl te tā jāieliek tā alumīnija zakļopkas turētājs, sauciet viņas kā gribat. Un vēl ar šitām detaļām ir tāda lieta, kad man vajag šādu tipu gumijas vēl dabūt, aizbraukt nopirkt un vēl dažs šitos plasmas, kas saplīs ņemot ārā. Un tas ir viss jāizdara šodien, tāpēc es ātri skrūvēšu iekšā to skrūvus tajā paspārnā, lai es varu doties meklēt, kur var viņus nopirkt, visas tās darīšanas, jo parasti šitās ejošākās detaļas priekš BMW, viņas vienkārši nevienam nav, viņas vienkārši brutāli izpirkts. Kaut kur aizbrauc, kaut ko papras, tad viņi tur saka, nē, mums nav, brauc tur, tu brauc tur, un viņi saka, mums arī nav. Un viņi tā brauc tur, no kurienes tev es atbrauc. Kroč, ja kāds meklē normāli bizīt, ko uztaisīt Liepājā, pašsejošākās BMW detaļas sākat tirgot. Ticiet man, jums aizies, bratiņi. Es arī šajās detaļas, kas man tur miglflukturs, miglflukturi jāliek iekšā. Es ceru, ka vismaz jums ir forša diena. Man diena arī kā ir foršieņoši brāļas čakars. Širāds brīnums 16 eiro. Man prieks, ka vismaz bija. Tā kā vienkārši tur ir dažas plasmas, dažas gumijas, bet maksā pīk. Vēl ir kāds prikols. Ir 3. aprīlis un sniegs. Moškorēs uzspēt uzdriftot. Karoči, mums vajag ielikt pagriezienu, bet es nezinu, kur viņš ir. Mums vajag šito lukturu atdzīvināt. Tāpēc, kad visi pārējie lukturi mums ir nomainīti, kas ir priekšā, tajā pusē stāv jauns, ap 2 pagriezieni jauni. Es ceru, ka uz video var pamanīt. Un šitas ir vienīgais lukturs, kas nav jauns. Iedosim šitam lukturim bišķīt Rob Studio maģiju. Smieklīgi ir tas, kad es tajā video sākumā teicu, jā, pa šito ziemu gan jau kā izgāzīs. Es man liekas, līdz nākamai ziemai viņi neizgāzīšu. Es vēl vispār nesaprotu, kāda ir situācija mehāniski ar šito visu padarīšanu. Tā kā es tikko zvanīju savam meham, cerēsim, ka viņš tur visu sačinīs tā, lai viņi iziet apskatu. Jūs visu šito skatāties, viņai tik daudz darba izdarīts, es vispār viņu neesmu braucis. Tā kā vienreiz pa ziemu, kamēr dzina otru boksu otrajā, es tur iemet slīp vienreiz, bet tā vispār nav brauks ar šito vāģi. Tās ir liekās detaļas. Jā, zinu, atceries, ka es viņas pazaudēju. Jā, Sandim pus priekš ir palikusi kaut kur ziemā. Man moši nemest ārā. Tev nevajadzēs, jo viņi ir normāli. Tie 2 paspārni ir normāli. Tās abas puses ir, jā. Nebūs, kad jāmet ārā. Paldies, Rob!
Lukturu mēs nopulējām, labāk palika, bet viņš nav jauns galīgi. Tā kā es viņu vēl nopulēju, un dēļ tā, ka plasmasai parādījās statika, man liekas, ka viņš no iekšpuses tāds tā kā pievilka putekļus, kas bija iekšā. Viņš ķipā virspusē riktīgi spīd un tāds dzidrs. Var arī redzēt to, ka īpaši šajā daļā no iekšpuses ir kaut kas tāds netīrs. Nu, nevar laikam no vecu lukturu dabūt jaunu lukturu. Tā jau viņš spīd smuku un viss, bet... Paganu pasaka, kur Deg, nedeg. Tev iedot āmuru? Viņš nesagāja. Uēj! Uēj! Brā! Ne? Tā kā no rūpnīcas. Tā kā no rūpnīcas. Uzreiz man bija arī visās krāsās, bet es gribēju, lai pie buņšas piestāv, tāpēc saņēmu tādu. Čau visiem mīļajiem skatītājiem, kas gaida kaut kāds jaunums pa 46. un kas tur vispār arī notiek, kāpēc nav jaunā sērija un tā tālāk. Nevar sākt laist ārā kaut kādas sērijas, kamēr viss nav pabeigts, tas ir pirmkārt. Es gandrīz biju pabeidzis 46. Atdevu savam meham, viņš jau tur viss sačinīja, pārbaudīja, bremzes, tur man vēl siksni bija galīgi čau ar rullīšiem, to viņš viss samainīja, tas ir riktīgi forši. Robim bija jābrauc uz apskatu. Robs savāc mašīnu. Sanāk ceturtdienā 4:20. Un manējais mehs man saka, nu vecīt, ja tu pasteidzies uz apskatu paspēs, un tā ir pirmsvētku diena. Es aizbraucu uz Liepājas CSDD, viņš ir ciet. Es ilgi nedomāju, ritīgi minčībā braucu uz to grobiņu. Karoč, grobiņā vispār milzīgs CSDD remonts, un tur vēl šoks visur ir priekšā, un te es saprotu, kad es apskatu neiziešu vienu dienas atļauju, jau esmu nopircis un tā tālāk. Labi ir, karoči, brauc apakaļ, noliek mašīnu, noslāpēju, kaut ko stāvu pie mašīnas runāju, paiet burtiski minūti un ir tāds skaņa. Un sāk antifrišs līt ārā. Un laikam labi, ka es uz to apskatu neaizbraucu, jo nozīmē, ka viss vēl nebija pietiekami labi pieskrūvēts. Tā kā labi, ka es neaizbraucu uz to apskatu to dienu. Tagad es saskrūvēšu visu kārtībā, lai viss turās un lai nekāds antifrišs vairs ārā netek. Izstājās, ka es kaut kur pats nebiju skrūvu, varbūt pievilcis vai ko. Nu, vainīgo nemeklēsim, daudz cilvēku šito mašīnu skrūvēju. Fokusēsimies uz problēmu. Karoč, mums vajag vēl rests ielikt. Man jau viņš stāv nokrāsots. Un vēl te tā paspārna trūks, varbūt kāds 46. dievs pamanīja. To mēs visu tūlīt pieliksim. Sapratīsim, kur tur antifrīz tek, netek. Un tad, kad beigsies brīvdienas, tad jau es aizmokšu uz apskatu, dabūšu beidzot apskatu. Un tad, kad mēs to izdarīsim, tad jau atliks kaut kāds BMW zīmītis uz kapotu un uz bagažnieku nopirkt. Atliks viņu nopulēt, iziet ķīmisko, sasmērēt, un viņš būs nereālā stīgā 46. Paralēli rekur Merins, tika iztīrīts salons Merinam. Bišķi vasaras sezonā jāsakopī, viss ziemā viņu nodragāja, tur vajadzēja pielikt roku. Tā kaut kā atvainojos visiem tiem, kas tur gaidījuši jau uz nākamu, aiznākamu nedēļu 46. viģiks. Man tagad ir riktīgi čābīga laikiem un ir ļoti daudz darba. Tā kā un riktīgi jāmočī visu laiku darbs. Mums jau rekur bišķīt nospodrinājās, izpūtēji. Tā kā jā. Rekur ir vainīgais, tas ir antifrīzes korķis. Kam jāiet te tā. Rekur, viņš tāds ieliekās un pagriežās. Mums ir jāuzliek 2 paspārni un jāuzliek disku un principā var braukt uz apskatu. Es jau gribēju aizbraukt uz apskatu pagājušajā nedēļā, bet bija pirmsāka diena, es bišķi nokavēju. Tā kā cerēsim, kad saies paspārns. Tagad mēs dosimies iet apskatu 46. Esmu satraucies, jo ja es viņu neiziešu, es iziešu. Bet ja es neiziešu, es būšu riktīgi dusmīgs. Braucu uz apskati un pašam neticās, ka šito miseni beidzot uzcēl gaisā. Es tā ceru, ka es iziešu to apskatu. Man pēc plāniem vajag reāli. Man ir ieplānots, ka es izēju to apskatu. Man jau bija ieplānots, ka es pagājušajā nedēļu izēju. Ja godīgi, 46. es teiktu gudri dirs pirms tam pa tiem 46. 46. ja godīgi, ļoti forša mašīna. Varbūt 46. nav pat glaunākā mašīna pasaulē.
uz šo doto brīdi. Kādreiz bija, bet es varu pārliecinoši pateikt to, ka 46. ļoti labi stūrējās. Stāvam apskatē, uztraukums paliek arī nopietnāks. Tā kā labā ziņas ir tāds, ka es redzēju, kad viens no apskats džekiem smaidīja. Izbraucu es ārā no apskats ar šito monstru. CSDD šitos džekiņš, viņš bija foršs, man patīk, viņš tāds smaidīgs. Es tur normāli aizcirtu savu kapotu. Es aizcirtu normāli kapotu, viņš izšķīda pa to, kā es viņu aizcirtu. Bet jā, nezinu, nu cerams jau. Viss pārbaudīja man, un apskats džekiņš arī bija tāds smaidīgs, it kā neko tur neteica, nekādas šādas sejas izteiksmes netaisīja. Tā kā cerēs, ka sajies. Džeki! Rā! Rā! Izgājām apskat, jopčik raz! Kosmos te ir ierakstīts. Bremžu pārvada cauruļvadu koroziju sākuma stadijā. Nu tā nav jauna mašīna, tas ir skaidrs. Un kaut ko viņš man te pa tiltu vēl saka. Vai virspusē korozija. Nu ko korozija? Ko korozija? Sāli vajag mazāk bert ziemā, jopčik raz. Tad arī nebūs korozija nevienam Latvijā. Paši te sabērst man tālu un saka man korozija. Let's go! Let's go! Super, apskat izgājām. Ko nu vairs dzīvē vajag, pagaid, mums te ir apgons. Nu labs, veids labs. Mēs to reāli kopā paveicām. Nopirkām kaut kādu sapuvušu sasist miseni. Un nu te vēl ir ko padarīt, bet būs labi reāli. Tagad, kā apskatīja man kabatā, nu ne kabatā, bet uz logu. Tikai jāsatīra salons, jāsapulē. Un tā es tā kā vītols. Nu kas grib pa 9 pakām 46, tas nopirks. Beidzot ir BMW. Savādāk uz laiku brauc ar to Mercedes. It kā viņš foršs, ātrs, labi izskatās, bet nu var just, ka kaut kas nav. 46. ir ar apskatu, izskatās stīgā gandrīz. Nu ko, mēs tālu ceļu gājām ar sasistu priekšu, viss bija sarūsējis, tagad viss ir gandrīz kā vajag. Bija grūti. Un es tagad jau braukāju 46 kaut kāds 4 vai 5 dienas. Es biju normāli izbrīnījis par to, cik tā ir īstenībā forša mašīna. Jo viņi ripo rīktīgi forši, maz degvielēd un trinīts dīzels arī iet normāli. Tā kā uzliks viņam čipu, es domāju, vispār būs diezgan forši. Mums ir vēl visforšākā daļa priekšā. Mums viņš būs jāiztīra kārtīgi. Jo pirmkārt disku izstās pilnīgi briesmīgi. Salons izstās tā, it kā tur čist nekas nav pat noslaucīts ļoti ilgi. Viņš tā izstījās sākumā, pēc tam, ka vēl virs būs viss darba tik veikt, tur vēl putekļi salidoja un, karoči, jūs sapratāt domu. Un pats foršākais mums viņš būs jāsapulē. Tā kā nākamā sērijās mums būs jau tāds finishing lietiņas, kur man tikko jau nāca kaimiņš un teica to, ka tur tādas lietas kā BMW zīmītes trūkst. Es tos pats saprotu, vienkārši vecās, kas bija noburžāts un neizstījās labi, neredz jēga likt virsū. Un jaunās nevar atrast laiku vēl pasūtīt, bet drīzumā es to izdarīšu. Man visu laiku daudz cilvēku teica, kad grib redzēt video, kā no nereāli sūdīga salona, šarauts Vītolam, no nereāli sūdīga salona var uztaisīt smuku, ka tas tāds satisfying video būtu. Šis salons ir reāli ļoti netīrs, un mēs viņu pēc tam mēģināsim saglābt pa maksimumu, cik vien var. Un vēl jāsapulē. Kopumā mums pusmašīna jau ir tāpat nokrāsot, tā kā būs jāsapulē tur jumts, durvju augšs un tādas lietas. Ja jūs nemazgāsiet savus diskus ar normālām ķīmijām, tad jums viņi pēc laika iztīsies šitā tādiem melniem pleķiem, un tur nekas, izņemot specializētu ķīmiju, kas noēd metāla šķiedriņas no diskiem, nepalīdzēs. Un viena lieta vēl tas, kad viņš te ir sakrājies, vai ne? Bet kas tur notiek aiz diska, tas ir vispār. Un es vēl to mašīnu vakar nomazgāju. Nu, ne riktīgi nomazgāju, bet tā noskaloju, lai uz vidīgi nevar pateikt to, ka es vispār mašīnas savējās nemazgāju, bet tikai klienti.
Draugi, gribēju pateikt liels paldies visiem tiem, kas skatījās šo burvīgo ceļu ar šito burvīgo mašīnu. Jo mums bija uz pirmām 2 sērijām īstenībā diezgan daudz skatījumu, tur abām 2 bija pa 10 000. Un visiem atsevišķi paldies visiem tiem, kas spiež tos laikus un raksta komentārus. Es zinu, ka nevienam negribās to darīt, bet tas priekš satura veidotājiem ir ļoti svarīgi. Tā kā spiežat laiku arī šim video, gaidat nākamam vidīkam arī spiežat laiku. Un pavisam drīz šī mašīna jau būs stīgā. Tā kā tā, paldies visiem, kas skatījās. Tiekamies nākamā video. Ar jums bija Robčiks. Dai, čau!